www.grausti.lv Es zinu, ka tā beigumā rindā biļetes ir lētākas, pirmajās rindās ir drusku dārgākas, bet visi tātad nāk pēc iespējas tuvāk atkal. Un visa grupa nāk reizē. Pazaudēties ir bīstami. Nākam iekšā paskatieties, kas te pa placi, kurš dejos tajā brīvajā laukā. Te vēl vietas ir gana. Pašlaik tātad atrodamies sakaru centrā. Šis ir alternatīvais sakaru centrs, caur kuru tātad notiktu komunikācija tādā gadījumā, ja tātad sakaru sistēmas ārpusē būtu sabombardētas vai citādi kā bojātas. Kā tas kara laikā pilnīgi iespējams varētu notikt. Šeit tātad man gribēs vienmēr saku, lasiet rūpīgi tie, kas prot, un man ļoti patīk šis uzraksts. Tāpēc, ka tas nodara, vai tas ir kara, vai tas ir miera laiks. Nekādas atšķirības nav. Без связи нет управления, без управления нет победы. To pašu jūs varētu katrs pilnīgi mierīgi pielikt mājās arī ģimenei virtuvē pie uzrakstiņa šitādu. Jūs paši ziniet, kā tur bieži notiek tā pazūd tā bilde, un tad ir atkal tā skaņa pazūd bilde, ir skaņas nav, ja? Nekādas sakaru, nekādas komunikācijas un ģimenes kāpēc. Tāpēc vajag atcerēties visus šos te uzrakstus, kuru šeit liek, jo viņi bija domāti, lai padomju cilvēkus vadītu pareizā dzīvē, mācītu viņus dzīvot. Šeit drusku tā kā vairāk domāts atkal par darba līniju, tātad visiem šiem tiem cilvēkiem, kas strādāja šeit, bija augstas klases kvalifikācijas certifikāti. Tāpēc, ka šie cilvēki, kuri tika nolikti šī darbā, tika rūpīgi pārbaudīti. Tika nosūtīta īpaša anketa, bija jāizpilda īpaša anketa, lai šeit tiktu strādāt, un šo anketu nosūtīja uz drošības komiteju. Anketā bija ne tikai jautājumi par tevi, bet anketā bija jautājumi arī par tavu ģimeni. Īpaši par tiem cilvēkiem, kas bija izsūtīti uz ārzemēm, deportēti un tā tālāk. Un katrā ziņā tad, kad šie cilvēki pēc mēneša saņēma atbildi, uz anketas stūra atbildi bija ļoti īsa. Plus vai mīnus. Vienkārši un saprotami. Ja plus skaidrs, tad tu biji saņēmis apstiprinājumu, ka tu vari nākt šeit strādāt. Ja mīnus, arī skaidrs. Neviens neko to nepaskaidro. Kāpēc tev ir mīnus? Jā, tātad vienkārši tika liekt iespēja strādāt šī vietā. Jums visiem ir tādi mazi telefoni ar podziņām. Padomu laikā bija tādi telefoni, jāliek pirkstiņš un jāgriež. Mazie bērni, viņi nekādīgi nevar saprast, kā tāds telefons varēja nesāt kabatā. Es viņiem saku, padomu laikā bija pavisam citas kabates. Viņi ir pārsvarus saņemšanu. Un padomu laikā Latvijā dienie puiši no Grūzijas, aizrasbrās Baltkrievijas, Ukrainas, kur bija tādi radio sakari, ieslēdzot, noregulēt frekvences. Dzirdat, ja tas kā? Noregulēt frekvences varētu dzirdēt absolūti visu. Tur ir speciāls zaļās antenas armijas jāliek. Priekšu, jā, ieņem drošas pozas, jā. Jā, man te pagājušā grupa izgāzās. Meitiņi vien pa priekšu tur gāja aizstāvēt tēvzemi. Tātad dodamies atkal iekšā, kās man tur knapi vēl kājiņas. Augšā jūs kā pa pārciņu varat staigāt. 3, 4, 3, 4, visi nāk līdz un nāk iekšā. Tātad jūs šobrīd atrodoties civilās aizsardzības komandpunktā. 87. gadā šeit notika viens no lielākām Padomju Savienības civilu mācībām, kurš šeit atradās vairāk nekā 300 cilvēki un viņu ģimenes locekļi. Tiesa nepiedalījās gan visi, bet piedalījās tie, kas ir saistīti ar šo slepeno pazemes objektu. Savukārt pārējiem bija dots rīkojums sēdēt istabiņās un nebāzt degumus ārā un nemaisīties valdības darīšanās. Vai kāds var man pateikt, kas ietilpst šī gāzmuskas somiņā? Neviens nav piedalījies. Cigaretes. Manas troklīs ņēma ārā pirms skriešana. Lai vieglāk pelplē. Tātad, pie gāzmas, kas ietilptu šāda tipa ogles filtrs, kuram bija 2
drošības aizbāzņu viens ir šeit apakšā šeit ir tumie. Un šeit, lai neiekļūst gruži, kas arī bija jāpievieno pie gāzmaskas. Vai tā bija šāda tipa gāzmaska vai ar cauruli, tas atkarīgs no gāzmaskas. Gāzmaskas sovņai parasti bija jāatrādās pie kreisā sārna vidukļa līmenī, piesietam ar šādu striķītu, lai skrienot vai veicot kādu objektu viņa nenobīdītos, netraucētu un nepieciešamības gadījumā varētu veiksmīgi izvilkt šo gāzmasku. Tāpat arī papildus nāca papildus stikliņi. Ja kaujas gadījumā šie stikliņi tiek bojāti izsisti, lai uz vietas var nomainīt, šiem stikliņiem vēl bija filtri, kas vai mums ir drosmīgi, brīvprātīgi. 10 gabalu lūdzu. Drošāk, neko bieži. Uzmanību, gatavību, starts. Mums ir uzvarētājs. Mācību svarīgi pirmais punkts bija personīgā aizsardzība, ātrums, lai palīdzētu biedriem un glābtu Padomju Savienības svarīgākos objektus, lai varam aizstāvēt. Автоматически действует система циркулярного вызова «Объявлен сбор». Дежурный старший лейтенант милиции Петров слушает. Примите телеграмму. Тополь. Докладывает старший лейтенант милиции Петров. Получена телеграмма с текстом «Тополь». О телеграмме сообщите начальнику штаба. Есть, слушаю. Для оказания первой медицинской помощи вытекают выражения Организации Красного Креста и Красного Полумесяца создают население санитарные группы. Окна закладываются путем. Кроме отверстий для установки приточного и вытяжного коробка. Снаружи короб должен быть защищен, рассчитан на 10-15 человек. Промышленных районах при возведении противорадиационных укрытий используются сборные железобетонные элементы. Их строят на 10. Подвалы, подполья и погреба ослабляют действие радиации в несколько сотен раз. Tāda loterijas kārtība 3 saņems balvas par savām zināšanām. Vai esat kārtīgi klausījušies savu gidu vai nē? Необходимо произвести. Otro balvu saņems Mērija 16. Un pēdējo balvu no padomju slepenā punkta saņem Mārtiņš Zaks. Сигнале воздушная тревога. Прекращается работа. Люди организованы. Tētī, lai no šīs telpas izietu. Varbūt jūsu burvīgais smaids jūs izglābs, varbūt nē. Varbūt tieši par to, ka jūs smaidat līdz ausīm būs slikti, ja? Tātad visi dodas iekšā tuvojās, kā saspiešies mēs tuvāk. Visi droši, uz priekšu. Tagad mēs esam tā kā viena molekula, ja? Mums tagad ir jāpiek, ka viss var būt kopā. Labi, viss var būt sētīt, jūs atpūties ātrāk, un mēs jau brīdī.
Tad šobrīd jūs atrodaties Groztelvē telpā, ja foto izstādē. Muzeja naktī jūs noteikti redzējāt līkatnes bunkuru, kurš ir labi saglabājies, ir apsaimniekots, šeit ir gaisma, nav sakrājies ūdens, bet citiem bunkuriem Latvijā nav tik ļoti paveicies. Pieņemsim, šī bunkurā visi cilvēki, kas nāk, viņi nāk tikai gida pavadībā un tāpat pazūd mantas, cilvēki noklīst no grupām. Tātad es jums pastāstīšu par pāris bunkuriem, par pāris piemēriem šeit uz stendiem, pēc tam varēsiet iet riņķī apskatīties bildes tuvāk. Uz šī pirmā stenda ir viens bunkurs, viņš nav aplūdis, tur nav ūdens, viņš ir labā stāvoklī, ņemot vērā, ka tur netiek katru dienu veikt tīrīšanu un kādu uzkopšanas darbi. Uz kopējā bunkura fona viņš ir labā stāvoklī. Kur viņš atrodas? Mēs nenorādām Latvijā. Jūs esat dzēri uzmanīgi, mums ir arī daži ārzemes pieki, es mums sev identificēju. Šeit otrajā stendā ir cits bunkurs, kurš ir bijis aplūdis. Pirms kādu laiku tur bija augsts ūdens līmenis, tagad ūdens ir izsūknēts, bet ir daudz rūsa palikusi, daudz puvums, kas ir bojājis, ūdens ir bojājis bunkura interjeru un priekšmetus. Šeit vidus stendā ir bunkurs, kurā ūdens lēnām sūcās iekšā un ūdens vēl ir tagad un lēnām pildās. Ūdens ziemā sasalst, veidojās ledus, vasarā atkal atkūst, kas diezgan pamatīgi bojā pašu bunkuru un tā tehnisko stāvokli. Šeit uz šīs garā stenda jūs varat aplūkot dažādas bildes saistībā ar dažādām vietām un dažādiem objektiem visā Latvijā. Un galā uz stenda varēsiet aplūkot informācija tur un apraksts ir par pilsētu vidas pētniecības biedrību Graunstapulcālē. Ja ir interesi, var paņemt arī reklāmiņas. Mājaslapā ir ne tikai bunkuri, bet ir visādas citādas, ir rūpnīcas, armijas daļas, torņi, teiksim tā, visādi objekti, kas ir pamesti. Raķešu bāzes. Varbūt ir kādi jautājumi? Jā, man ir jautājums, vai šito grupu varu paņemt, viņi jau sāks spīdēt. Tātad, paldies, jūs paņemiet lūdzu informāciju Groztelvē.